Basketbola kluba Valmiera galvenais treneris Gatis Melders. Sezonas sākums ir kāds ir. Šodien arī sāpīgs zaudējums pagarinājumā šauri basketbolistiem, bet jau tas sniegums sāk vairāk, vismaz 5. mačā sāk iezīmēties daudz labāk, bet kas vēl ir tas, kas nedaudz trūkst, kas tā rozīnīte, kas vēl nav pagaidām? Viennozīmīgi tas ir garajā galā pietrūkst, tas agresivitāte, pietrūkst tas atbalsts no garā gala, jo jūs paši redzat, jānospēlē ārējā līnijā, jātur viss tas temps un jātur viss tas spriegums tikai no ārējās līnijas, tad vienā brīdī viņam ar spēku pietrūks. Un, kā Ciprus iemet 17 punktus, tad tie bija tādi apmetieni, tādi nekas no savas puses, nekāds sācinājumi, nekāda tādā ziņā, tā kā tas ir uz doto brīdi, kas mums vairāk trūkst, un konkrēti šī spēlē 24 kļūdas nav piedalīts. Varēja redzēt, ka Kaspars šodien spēles beigās bija izpumpējies līdz pēdējiem. Vakar no zvana līdz zvanam, šodien arī līdz pagarinājumu varētu pat nezinu, vai 40 minūtes varbūt sakrājās, varbūt nē. Vai tiks meklēts kaut kāds papildinājums tieši garajā galā? Jo ārējā līnija vairāk un mazāk ir ok, šie jaunie spēlētāji, viņiem kopā saspēlējoties, viņi attīstīsies. Šodien Klaus Bedrītis sāk vērties un vairāk vaļā, bet vai garais gals ir tas, kur jūs skatīsiet papildinājumu? Jā, es domāju, ārējā līnija pietiekami produktīva un, kā es teicu, būtu lielāka palīdzība no garā gala, būtu daudz vienkāršāk arī un brīvāks soks būtu ārējā līnija. Tā kā es izmantoju dotu atturēšos no komentāru par garo galu. Tas būs kluba vadības kompetence, vai jūs meklēsiet vai nemeklēsiet, kas būs budžeta jautājumos? Protams, jūs redzat, ir vajadzīgs, bet vai tas būs, es nemāku. Bet, ja būs, tad Valmiera atgriezīsies vairāk pie tā basketbola, kas bija pagājušā sezonā, tāds ātra tempa, jo pagaidām izstāsta, ka komanda nav tik gatava spēlēt pozicionālu basketbolu laukumu, pretnieku laukumu pusē. Tā būs, ja kaut kas mainīsies, tad būs daudz agresīvāk aizsardzība un tā tālāk. Un otrs tāds piebildi par to, ka ir tikai tāda lēnām atgūstās Graudniņš Anžēlsku, un tomēr tās 35 minūtes gan Anžēlskim un Graudņam ir diezgan problemātiski vēl joprojām. Tā kā, un arī to jāreģinās, ka nevaram būt tik agresīvi aizsardzībā spēlēt. Domāju, tuvākās laikā jau viņi būs tā kā apraduši ar visu slodzi, visu pārējo, un būs daudz agresīvāk jau visu. Labi, bet kāds nākamais plāns, nākamie soļi, kā kluba trenerim, kam pievērsīsiet uzmanību un ko darīsiet tālāk, lai beidzot izcīnītu to pirmo uzvaru šo sezonu? Zigā kaut kāds tādu ķert no vienas puses, no otras puses, es domāju, nav objektīvi un nav pareizi. Iesim to pašu, turpināsim to pašu ceļu, ko esam iesākuši. Smagu darbu, turpināt vēl lielāku, dzelžaināku disciplīnu, jo dažbrīd uzbrukumā bija epizodēs, kur vienkārši varbūt jāpiebremzē, jāapstājas uzmetam tā trīnīt, tā kā tās lietas, kuras ir jāpieš un par visu kopējo taktiku, es domāju, neko nemainīsim. Tie ir to, kad jāpiedomā par pareiziem lēmumiem, ko īstajā brīdī darīt, un, protams, tas nāk ar pieredzi, bet, diemžēl, tās kļūst dārgi maksā. Šīs sezonas mērķi ir ļaut jaunajiem spēlētājiem augt arvien vairāk, vai arī tomēr ir kaut kāda augstāka mērķi, varbūt cīņā par medaļām gan Latvijā, gan arī varbūt Baltijas līgā? Uz doto brīdi ir tā, ka, protams, gribās, lai tie jaunie attīstās un jau pēc iespējas ātrāk dot savu artavu, bet ir tā, ja nav tāda izteikta līderi, kas to rezultātu var taisīt, tad, ja būtu tāda līderi, tad tie jaunie var piespēlēt. Bet tāda ir tā, ka kā komanda visu veidojam, gan aizsardzību, gan uzbrukumu, tad tiem jauniem ir grūtāk iekļauties tajā visā tajā procesā. Un tomēr tā pieredze, kā es teicu, par to lēmumiem, un vai iet pa kreisi, vai pa labi, vai mēs, tas nāk tie laiki, un tas pūles sāls ir jāizēd. Paldies!